Labdien! Mani sauc Viktors Barviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Apostuļu darbu grāmatas 18. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu pa Apostuļu darbu grāmatu. Šis sprediķis izmantos sekojošos avotus, vai arī daļu no tiem, sevišķi it īpaši Jasona Heiguda sprediķi. Pāvils ir pabeidzis savu otro misijas ceļojumu un atgriezies Antiokijā, no kurienes viņš bija to sācis kopā ar Sīlu. Tagad Pāvils uzsāks savu trešo misijas ceļojumu. Šis ceļojums ir attēlots kartē. Šajā trešajā misijas ceļojumā Pāvils pavadīs ilgu laiku Efezā. Noslēdzot savu otro misijas ceļojumu, Pāvils jau pavadīja īsu laiku Efezā. Efezas sinagogā Pāvils bija teicis: nākamie svētki man katrā ziņā jāpavada Jeruzālēmē, un tad, ja Dievs gribēs, es atkal atgriezīšos pie jums. Tas arī tagad piepildīsies. Apostuļu darbu grāmatas 18. nodaļas 23. pantā ir rakstīts: kādu laiku tur palicis, viņš aizgāja un pēc kārtas pārstaigāja Galatijas zemi un Frīgiju, stiprinādams visus mācekļus. Tātad sākumā Pāvils dara to, ko darīja otrajā misijas ceļojuma sākumā. Pāvils stiprina jau esošos mācekļus. Pāvils ne tikai dara par mācekļiem, bet tos stiprina. Pāvils ir ceļā uz Efezu, taču tagad ielūkosimies notikumā Efezā pirms Pāvils būs tur nokļuvis savā trešajā misijas ceļojumā. No 24. līdz 25. pantam ir rakstīts: bet Efezā nonāca kāds jūds vārdā Apols, dzimis Aleksandrietis, izglītots vīrs, labs rakstu pazinējs. Tas bija mācīts tā kunga ceļā un, degdams garā, runāja un rūpīgi mācīja par Jēzu, kaut gan pazina tikai Jāņa kristību. Apols ir no Aleksandrijas, Ēģiptē. Aleksandrijā ir daudz ebreju. Šajā pilsētā atrodas viena no vadošām ebreju koledžām, kā arī Aleksandrijas pasaules slavenā biblioteka. Labs rakstu pazinējs. Ne visi toreiz prata lasīt. Svētos rakstus lasīja sinagogā. Šis ir fantastisks sasniegums, kā Apols ir labs rakstu pazinējs. Augstākā izglītība ir ļoti vērtīga. Vēl vairāk, ja tai līdzi nāk izglītība rakstos. Tas ir mūsdienas izglītības sistēmas vājais punkts. Šķiet, Apols, kā Pāvils, ir ceļojošs evaņģēlists. Apols pazīst svētos rakstus, ir mācīts kunga ceļā, ir garā dedzīgs, taču pazīst tikai Jāņa kristību. Problēma. Kas ir šī Jāņa kristība? Mateja evaņģēlija 3. nodaļā no 11. līdz 12. pantam ir rakstīts: es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Tam es neesmu cienīgs kurpes nest. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un ar uguni. Tam vēteklis rokā, un viņš tīrīs savu klonu, un viņš sakrās savus kviešus klētī, bet pelavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni. Tā bija teicis Jānis Kristītājs. Jāņa misija bija rādīt uz Mesiju, kas nāks, uz Jēzu.
Jānis sagatavoja ceļu Jēzum. Jāņa kristīšana bija grēku nožēlas kristīšana, bet ne lai saņemtu svēto garu, kurš vēl nebija dots. Jēzus vēl nebija nomiris pie krusta par mūsu grēkiem un augšām cēlies un uzbraucis debesīs. Atgriežamies Apostuļu darbu grāmatas 18. nodaļā. 26. pantā ir rakstīts: viņš sāka sludināt sinagogā, viņu dzirdējuši Priskila un Akvila viņu aicināja pie sevis un viņam vēl skaidrāk izstāstīja Dieva ceļu. Ko Priskila un Akvila dara? Viņi nesecina katram savu ticību, labi, ka vismaz tic, atstājot Apolu savā nepilnīgajā ticībā. Vai tu tā darītu? Taču izskatās, ka viņi nepārmāca Apolu visas sinagogas priekšā. Nevienmēr pamācība tiek pazemībā uzklausīta un pieņemta. Es gan esmu augstprātībā noraidījis pamācību, gan esmu ticis noraidīts sniedzot pamācību. Ir pareizi pamācīt cilvēku, ja tas nemāca Dieva vārdu pareizi, lai tas notiek mīlestībā, pazemībā un pateicībā. Cik viegli ir kaitēt brālim vai māsai, ja pamācība nenotiek mīlestībā, pazemībā un pateicībā. Kādu skādi spēj nodarīt Dieva valstības pašieceltie policisti. Iespējams, Priskila un Akvila aicina Apolu uz savām mājām. Ir lietas, ko labāk teikt privāti. Iespējams, viņi kopā ietur maltīti. Iznākums ir labs. Lasīsim tekstu, kas kaut gan attiecās uz cilvēku, kas pienākts grēkā, tomēr norāda uz garu, kādā mums vajadzētu pamācīt citu. Vēstulē Galatiešiem 6. nodaļā no 1. līdz 5. pantam Pāvils raksta: brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareiza ceļa ar lēnprātīgu garu un lūkojies pats uz sevi, kā arī tu nekrīti kārdināšanā. Nesiet cita nastas, tā jūs piepildīsit Kristus likumu, jo ja kāds domā, ka viņš kas esot, nebūdams nekas, tas pieviļ pats sevi, bet ik viens, lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam pašam būs prieks, un viņš nelielīsies citu priekšā, jo ik katram jānes sava paša nasta. Ar lēnprātīgu garu, vai tu runāsi ar kādu, kas nemāca saskaņā ar Dievu vārdu kādā lietā? Dari to ar lēnprātīgu garu. Apostuļu darbu grāmatas 18. nodaļā no 27. līdz 28. pantam ir rakstīts, kad viņš gribēja iet uz Ahaju, brāļi mācekļiem rakstīja un lūdza, lai viņu uzņem. Tur nonācis, viņš daudz palīdzēja tiem, kas ar Dieva žēlastību bija kļuvuši ticīgi, jo viņš dedzīgi pārliecināja jūdus ļaužu priekšā no rakstiem, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. No rakstiem parādīdams, ka Jēzus ir Kristus. To var darīt, piemēram, ar tekstu no Jesejas grāmatas 52. nodaļas 13. panta līdz 53. nodaļas 12. pantam. Es aicinu aplūkot rakstu par šo tekstu draudzes mājaslapā. Acīm redzot, Apols divbīgi reaģēja uz pamācību. Apols ir gatavs sludināt evangēliju. Apols dodas uz Ahaju. Korinta atrodas Ahajā. Vēlāk Pāvils rakstīs tā sauktajā pirmajā vēstulē korintiešiem 1. nodaļā no 11. līdz 13. pantam, jo man par jums, mani brāļi, ir pienākušas ziņas no Chloes nama ļaudīm, ka jūsu starpā ir ķildas. Es gribu teikt to,
ko pie jums visur dzird runājam. Viens saka, es turos pie Pāvila, otrs, es pie Apola, trešais, es pie Kēfas, bet ceturtais, es pie Kristus. Vai tad Kristus ir dalīts? Vai tad Pāvils ir par jums krustā sists? Ja vai jūs esat kristīti uz Pāvila vārdu? Nav pamata domāt, ka Apols būs vainīgs šajās šelšanās, taču varam redzēt, cik ietekmīgs Apols būs. Tu esi Pāvila māceklis, taču es esmu Apola māceklis. Šīs vēstules 3. nodaļā no 5. līdz 9. pantam Pāvils rakstīs: Kas tad ir Apols un kas ir Pāvils? Tik kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi, ik viens tā, kā tas kungs viņam devis. Es dēstīju, Apols aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai. Tām dēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē. Dēstītājs un laistītājs abi sader kopā un katrs dabūs savu algu pēc sava darba, jo mēs esam Dieva darba biedri. Jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Nekādas kliķes. Pārāk bieži kristieši uzvedās kā sāncenši. Nožēlojami. Tagad Pāvils nonāk Efezā, un mēs sastopam citus mācekļus, kuriem līdzīgi trūkst izpratnes. Apostoļu darbu grāmatas 19. nodaļā no 1. līdz 3. pantam ir rakstīts, kamēr Apols bija Korintā, Pāvils, pārstāvgājis augstienes apvidus, nonāca Efezā un sastapis dažus mācekļus, viņš tiem sacīja: Vai jūs dabūjāt svēto garu, kad jūs kļuvāt ticīgi? Tie viņam atbildēja: Mēs pat neesam dzirdējuši, ka svētais gars ir. Viņš jautāja: Ar kādu kristību jūs esat kristīti? Tie atbildēja: Ar Jāņa kristību. Kaut kas notiek, kas liek Pāvilam šiem mācekļiem uzdot jautājumu: Vai jūs dabūjāt svēto garu, kad jūs kļuvāt ticīgi? Kas šie ir par mācekļiem? Šie ir mācekļi, kas pazīst tikai Jāņa kristību. Vai viņi bija dzirdējuši Apola sludināšanu, pirms Apols sastapa Priskilu un Akvilu? Vai viņi ir Jāņa kristīti mācekļi, kas tic Jēzum, bet vēl nav kristīti ar kristiešu kristīšanu, ko apostuļi sludina zem jaunās derības, kas sākās vasaras svētku dienā? Šiem mācekļiem pietrūkst kaut kas ļoti būtisks. Jānis neapsolīja svēto garu caur savu kristīšanu. Jānis gatavoja tautu Jēzum, sludinot grēku nožēlas kristību. Lūk, jaunās derības kristīšana. Apostoļu darbu grāmatas 2. nodaļā no 38. līdz 39. pantam ir rakstīts, bet Pēteris tiem atbildēja: Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu, jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs, mūsu Dievs, pieaicinās. To Pēteris teica vasaras svētku dienā. Jānis nesludināja tieši to. Jēzus vēl nebija nomiris pie krusta, apglabāts un augšām cēlies, tad, kad Jānis kristīja. Svētais gars vēl nebija tā dots. Piedzimšana no augšienes bija nākotnē. Taču Pāvils rakstīs romiešiem 8. nodaļas 9. pantā, bet jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos, bet ja kādam nav Kristus gara,
tas nepieder viņam. Un 8. nodaļas 16. pantā šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Apostoļu darbu grāmatas 19. nodaļā no 4. līdz 7. pantam ir rakstīts, bet Pāvils sacīja, Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību, ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir Jēzum. To dzirdējuši, viņi tika kristīti kunga Jēzus vārdā. Kad Pāvils uzlika tiem rokas, svētais gars nāca pār tiem, tie runāja mēlēs un pravietoja. Viņu bija pavisam ap 12 vīru. Mūsdienās daudzi noraida veselīgu mācību par kristīšanu, kaut gan apgalvo, ka tic Jēzum. Taču šie mācekļi 19. nodaļā pieņem Pāvila mācību. Vai esi bībeliski kristīts, iegremdēts? Ja esi kristīts, kādēļ tu kristījies? Vai tas bija Jēzus Kristus vārdā? Vai tev bija ticība? Vai tas bija uz grēku piedošanu? Vai tava kristīšana līdzinās kristībām, par ko lasām apostoļu darbu grāmatā? Kristīšana nav tikai, lai nokļūtu debesīs. Kristīšana ir tiem, kas vēlās būt Jēzus Kristus mācekļi. Kristīšana tiek darīta ticībā, grēku nožēlā. Vai tava kristīšana ir bībeliska? Cilvēks nav kristietis, ja nav bībeliski kristīts. Rakstot par vienotību kristiešu vidū, Pāvils vēstulē Efeziešiem min 7 lietas, kas visiem kristiešiem ir kopīgas. 4. nodaļā no 3. līdz 6. pantam ir rakstīts, censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti, viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti, viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Pasaulē krista dažādi, taču ir tikai viena pareizā kristība. Apostoļu darbu grāmatas 19. nodaļā no 8. līdz 10. pantam ir rakstīts, bet viņš iegājis sinagogā atklāti sludināja 3 mēnešus, sarunādamies un pārliecinādams par Dieva valstību. Tā kā daži nocietināja savas sirdis un neticēja, ļaužu priekšā nonicinādami šo mācību, viņš no tiem aizgāja un ņēma mācekļus savrup, ikdienas sludinādams Tirāna skolā. Tas turpinājās ap 2 gadi, tā kā visi, kas Āzijā dzīvoja, dzirdēja tā kunga vārdu, jūdi un grieki. Āzija ir liels apgabals. Kartē Āzija ir sarkanā krāsā. Daudzi dzird evangēliju. Tas notiek caur sludināšanu. Nobeigumā, ko tu būtu darījis, ja būtu sastapis šos 19. nodaļas mācekļus vai Apolu? Dievs mums saka, kā mums būs palīdzēt. Ir cilvēki, kas cenšas dzīvot taisnīgi, bet nav uzticējušies Jēzum. Ir cilvēki, kas ir it kā uzticējušies Jēzum, bet nav bijuši bībeliski kristīti. Dievs caur šo tekstu saka, ka mums jāpalīdz. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Un video evangēlijas Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.